Laba diena! Atskatu par pagājušās nedēļas notikumiem un cenām enerģijas vairumtirgū jāsāk ar pasaules trauksmi par kara stāvokli Izrēlā, kurā Hamas teroristu grupējumi ir veikuši masīvu uzbrukumu, un līdz ar to visa pasaule šobrīd seko līdzi gan kara darbībai, diemžēl arī daudzajiem upuriem, un enerģijas vairumtirdzniecības savukārt jomas pārstāvji skatās, kā šī kara darbība varētu paplašināties vai ietekmēt turpmākas piegādes no Irānas, Saudarābijas, Ēģiptes. Tātad runa ir par naftu un dabasgāzi. Savukārt reģionāli mums tuvāk Baltijas jūrā gāzes zemūdens cauruļvadā, kas savieno Somiju un Igauniju, konstatēts spiediena kritums, potenciāli noplūde. Līdz ar to šis savienojums šobrīd ir atslēgts uz nenoteiktu laiku. Sistēmas operatori paziņo par izmeklēšanas veikšanu un precīzāku komentāru, kā vien tas, ka seku apzināšana un novēršana varētu prasīt arī vairāk mēnešu laiku. Un, protams, Latvijā vētra, tās postījumi, kur gan šis notikums, jāsaka, ir ar divējādu ietekmi. Vētra un tās postījumi no vienas puses, protams, ārkārtīgi liela negācija, bet no otras puses šis te pastāvīgi brēzmainais vējš ienes ļoti lielu vēja ģenerācijas izstrādi reģionā. Un par katru resursu tad turpinājumā. Visu galveno energoproduktu cenas pagājušajā nedēļā paslīdējušas lejup, ko, protams, šo situāciju mainīs kara darbība Izrēlā un arī Somijai gāzes tirgu, protams, mainīs šī te nozīmīgā starpsavienojuma atslēguma šobrīd. Pagājušajā nedēļā naftas cena nokrītās līdz aptuveni $85 par barelu, bet jau šobrīd varam aplēses līmenī skatīties, ka naftas darījumiem veidojas arī piegāžu pārāvumu un izmaiņu piecenojums, kas ir šobrīd aptuveni 3 līdz 5% kāpums pret iepriekšējās nedēļas slēgšanās cenu. Ogļu tirgu samērā stabili, krājumi ir pietiekami, lai gan paliek rudenīgāks un vēsāks laiks ārā, tomēr vidēji Eiropā ārgaisa temperatūra ir līdz pat +3 grādiem pret daudzgadējiem normas rādītājiem. Tātad siltāks, tātad patēriņš zemāks. Tas, kas šobrīd raisa bažas, ir ārkārtīgi zemie Reinas upes ūdens līmeņi, kas samazina akmeņogļu transportēšanas iespējas, bet šis apstākļus nav kritisks un nekāpina cenu, jo krājumi ir komfortabli augstā līmenī. Dabas gāze tirdzniecībai novembrī pagājušajā nedēļā piektdienas vakarā noslēdzās pie cenas €38 par megavatstundu, un atkal jau pieminēšu karadarbību Izrēlā, ārkārtīgi augstos riskus, kā šī kara darbība paplašinās lielākā reģionā, skarot Irānu, Saudarābiju, Ēģiptu un Sīriju. Un vērtējot šos te piegāžu izmaiņu, piegāžu apdraudējumu riskus, visticamāk dabasgāzes cenas lēciens varētu būt aplēsts pie papildus 5 līdz 10% kāpuma. Lai gan šobrīd momentānā situācija Eiropā arī ir pietiekami komfortabla, sašķidrinātā dabasgāze tiek piegādāta vairumā no Eiropas termināļu. Eiropas krātuve aizpildījums ir pie 96,5%, tātad ļoti augsts. Āzijas pieprasījums arī nav tik augsts, lai veidotu ārkārtīgi augstu cenu pieaugumu. Un tā kā gāzes un akmeņogļu tirgi ir apmierināti ar krājumu un piegādes turpinās un pieprasījums nav tik augsts kā iepriekšējos gados vidēji. Līdz ar to šis zemāks pieprasījums pēc fosilā resursa, protams, nedaudz samazina cenu arī emisijas kvotu tirgu. Tur pagājušā nedēļa slēdzās pie €80 par tonu cenas līmeņa.
Kā jau minēju, tad pagājušā nedēļa bijusi vējaina. Ziemeļvalstīs tā ļāvusi saglabāt zemu cenu līmeni. Baltijas valstīs savukārt papildus vēja izstrādes apjoms nes savu pienesumu un cena ir kritusies. Protams, žēl, ka tas nāk ar tik ilgstoši brāzmaini vētrainu laiku, kas izdara arī postījumus. Un, ja paskatāmies uz nākotnes kontraktu cenām, tad vēl piekdien tirgus ir bijis samērā mierīgs ar nelielu lejupvērstu tendenci. Tātad Ziemeļvalsts cenu līmenis elektroenerģijas kontraktiem ir bijis pie 40 eiro par megawattstundu, savukārt Zviedrijas dienvidu apgabaliem pie 60 eiro par megawattstundu, un esam ierasti apskatījuši, ka Polija un Vācija ir dārgākas savos elektroenerģijas cenu līmeņos. Tur no 120 līdz aptuveni 130 eiro par megawattstundu ir cenu līmenis. Kā nākamajam ceturksnim, tā arī nākamajiem 12 mēnešiem finanšu tirgu. Paldies par jūsu uzmanību, rūpīgi vērosim notikumus pasaulē un uz tikšanos nākamnedēļ.